Emīlija. Reku tētis ir. Emīlija. Nu nekas. Emīlija ņem. Emīlija. Jā, čau, pasaki čau tētim. Tētis atbrauc projām. Nu, es gribēju vienkārši kādu atmiņu priekš bērniņiem. Tas nekas, ka bēdīgi. Es tāpat mīlu bērniņus. Čau, puisīti. Čau. Čau. Es taisu luksaforu. Tu luksaforu taisi. Es tev mīlu, zaķīti. Es tev dāvaniņus nopirku māsiņā. Mammai arī nopirku. Jā, atvedu. Es apskatīšu. Jā, tikai jāpagaida. Man mašīnā stāv, ja? Es brītiņu būšu, Kristīna, iešu prom, es taču tev neko neapdraudu. Man taču jāsaprot to. Pilnīgi neko. Nu, redz, Robertiņš priecīgs, mans puisītis. Man planšetē! Es iedošu Emīliju tev, ja? Jā. Reku arī tādi šitie mani draugi. Tie ir tavi draugi. Man bērniņi gribējās jums pajautāt, ko lai... Reku ir Kokoļo, Pato, Eli, Jā, Lula Robertiņ. un gulēšanas putns. Nu redz, Robertiņ, es tieši gribēju uzzināt, kādas dāvanas gribēsi tu un kādas gribēs tava māsiņa. Tāpēc es arī atbraucu, lai uzzinātu, jo es šo to nopirku, ja? Bet es jau nezinu, ko jūs īsti gribat. Tagad, kad es to uzzināšu, tad arī varēs to noskaidrot. Redz, es skatos, tevi luksafors arī, vai ne? Jā. Jā. Nu re? Bet tu kādēļ neredzēji manu luksaforu? Es neredzēju, tev mamma nopirka pareizi. Jā. Nu re? Un forši. Jā, man prieks jūs redzēt. Nu, meitiņa pēciņa. Emīlija. Nu. Es aiziešu, attaisīšu. Vai. Vai, es jau pats klaunēju. Smieklīgi. Paldies, Kristīna. Tā, es palīdzēšu, ja? Tā ir soma. Un tos arī varēs pēc tam no aizmugures atnest, tur palika. Kas tur palika? Tur palika vēl, nu tas, ko es tirgū pirku. Es tur aizmugurē atstāju, tur odziņas. Tur daudz kas bija. Paldies. Nu, rekā. Tā, nu labi, Emīlija. Bet neko nefilmē. Nu labi, nefilmēšu, es nolikšu nost. Reka, Emīlija, tev viena būs vēl dāvaniņas, es daudzas no mašīnas nesīšu jums, ja, bet nu labi. Patika, un tu teici, ka tu man metīs kā bumba. Kā metīšu bumbu tev, lai tu ķertu, ja? Kā bumba. Kā bumba? Es teicu buba. Tā kā multene bija mums tāda, ja? Buba. Atceries? Mēs skatījāmies kopā. Eko brālītis arī. Vai, nekas kam negadās, vai ne? Jā. Man bērniņa. Ka mans zaķītis, puisītis. Bet noslapināja. Saslapināja, vai ne? Kam negadās? Tas nekas. Tas nekas, visu var sakot. Kuram vislabāk patīk palikt mājās? Ar bērniņiem man patīk palikt mājās. Mēs jau daudz spēlējāmies. Atceries, mēs taisījām arī štābus, kur slēpāmies zem sagām. Atcerējos. Protams. Man tas ļoti patika. Man arī patika. Jā. Man tagad vajadzētu uzzināt no brālīša. Tātad tu gribi kaķīti. Jā. Ko tu vēl gribi? Es vēl gribu zaķīti. Zaķīti? Īsto zaķīti? Jā. Tu Un esi ir šo kaķu daudz mājas dzīvnieku. daudz dzīvniekus, ja? Nu, reka. Uj. Uj.
Ujujuj. Legāli. Atbrauc no Jūrmalas, pabiju ciemos pie saviem bērniņiem uz kādu pusstundiņu. Te ir manas meitiņas Emīlijas zīmējums, ko viņa man uzdāvināja, un te arī dzen ir vāciņš, uz kuru viņa uzzīmēja mani, kā viņa pati teica, un sirsniņu. Viņa man uzzīmēja vienu un blakus savu sēņu, arī smaidīgu, tādu viņa mani redzēja. Un te arī lācītis, ko viņa man uzdāvināja. Un šodien, neskatoties uz to, ka 10 mēnešus savus bērniņus neredzēju, mans puisītis pateica vārdus: tēti, es tevi ļoti mīlu. Arī mana meitiņa man nebija aizmirsusi, lai gan sākums bija tāds neomilīgs, kad meitiņa atradās iegrimusi planšetē, bet drīz pagāja dažas minūtes, un meitiņa atplauka, un pēc tam pārsvarā viņa man gribēja būt opā. Arī puisītis dēliņš, ar viņu parunājāmies, pabijām kopā, samīļojām citu. Bērniņi izteica to, ko viņi ilgojās, ko viņi vēlās. Jā, tā ka šādi iespaidi neiztika arī bez kāda starpgadījuma, kur tur iejaucās Kristīnas māsa Ilze un pateica, ka viņa visu to, ko es esmu darījis, par to sūdzēsies policijā, kādēļ es viņai gribēju izņemt telefonu no rokām. Līdz galam es to nedarīju, bet vienkārši devu mājienu, ka tas ir ļoti negodīgi, ka pat to, ko es labu daru bērnu labā, savu bērniņu labā, viņi izmanto pret mani. Bet tas, kas attiecās uz bērniņiem, te var redzēt. Un meitiņa man uzdāvināja dāvanas. Es aizvedu viņai un dēliņam, un arī viņa mammītei šo to kādas mazas dāvaniņas un cienestu. Un Emīlija man atbildēja ar to pašu. 10 mēneši bez bērniņiem, bet paldies Dievam, mēs satikām.